Latvijā pārdošanā ir piedāvājuma sūtīšanas kultūra, kuru vajadzētu pārtraukt. Tātad es gribu parunāt par to, kāda vēlna pēc tev ir jāsūta piedāvājums. Šis te ir, es katru reizi, kad eju apmācīt uzņēmumus, un es izstāstīšu, kā izstāsta standarta pārdošanas process Latvijā. Piemēram, klients atstāja pieteikumu mājaslapā, pēc tam ar viņu sazinās. Vēlns viņi zina, kad būšu, nezinu, tas ir rupja, nav rupja, vēlns viņi zina, kad, ja. Tātad viņi sazinās tur no sērijas dažu stundu vai dienu laikā. Jā, jums tur izrādīt interesi, kas ir. Man interesē tas un tas. Ok, jā, tas un tas, kas un to, viss tā. Ok, skaidrs. Nu, labi, es nosūtīšu e-pasta piedāvājumu e-pastā. Jā, labi, viss. Tas ir pārdošanas process standarta Latvijas uzņēmumā. Vai vēl sliktāk, ir bieži vien, ka tu atstāji pieprasījumu. Tev neviens nezvana, bet vienkārši atsūta piedāvājumu e-pastā. Sveiki, saņēmām, jā, nu piedāvājums pielikumā. Paldies. Tas ir standarta pārdošanas process Latvijā. Tas ir kaut kādas šausmas. Tātad, un katru reizi, kad es eju, cilvēki pārsteigta, kā tad savādāk? Kā vispār var savādāk? Un tad man ir jābrīnās, nu, kā var savādāk? Kāpēc jūs sūtat piedāvājums? Kāpēc ir jāsūt piedāvājums? Kāpēc tu šo piedāvājumu nevar izteikt mutiski? Tātad, kā tas izskatās? Kā būtu jābūt normālam pārdošanas procesam? Numur 1. Klients atstāja pieprasījumu mājaslapā. Pēc tam, kad ir šis pieprasījums mājaslapā atstāts, te ir viens ļoti svarīgs faktors. Ir svarīgi, lai to ar klientu sazinies pēc iespējas ātrāk. Un es runāju tā, ka minūtes, 2, 3, 4, 5 laikā. Tik ātri. Jā. Tas ir kritiski svarīgi. Vairākas lietas, kāpēc tas ir svarīgi. Numur 1. Pirmkārt, klienti iespējams neatstāja tikai vienā vietā pieprasījumu, viņi atstāja vairākās. Uzvar tas, kurš pirmais sazinās. Tas ir numur 1. Numur 2. Tas parāda to, ka tev rūp klientam. Klients saka, šitie atzvanīja minūtes laikā. Tas ir forši. Numur 3. Tas parāda to, ka tev pārdošanas process ir sakārtot. Nevis, ka tu atzvani pēc 3 dienām. Lūk, tas ir kritiski svarīgi. Tātad, klients atstāja pieprasījumu, mēs ar viņu uzreiz sazinamies. Mēs noskaidrojam, kas bija tas, ko viņš meklēja, ko viņu interesēja, uzzinām visu, kas nepieciešams. Un tad, ja tu uzreiz nespēji, piemēram, tev ir jāpiemeklē tur produkts vai jānoformē kaut kas, vai jāsaprot, ko viņam vajag, ja tu uzreiz nevari viņam ko piedāvāt, tad ko tu dari? Tu nebeidz sarunu, jā, labi, man ir apmēram skaidrs, es tad salikšu visu kopā un es jums nosūtīšu piedāvājumu. Nē, mēs to nedaram. Tātad, ja tu nevari uzreiz prezentēt kaut kādu savu risinājumu vai produktu, tu saki, ok, nav problēma, dodiet man apmēram stundu laika, un es jums pārzināšu pēc stundas. Būs ērti pacelt, jā, super, labi, pēc 2:20 es jums zvanu, un es pateikšu, ko mēs varam piedāvāt. Viss, mēs zvanām atpakaļ klientam. Iespējams, ko vēl var darīt šeit variācija. Iespējams, mēs varam sarunāt ar viņu Zoom vai tādu, teiksim, mītingu, kurā mēs tiekamies face to face, ja? Tas ir vēl viens variants. Taču, ja nē, mēs vienkārši atzvanām pa telefonu. Mēs atzvanām pa telefonu un vienkārši. Un viņiem tas saka, ok, tātad, kā jūs minējāt, ja jūs meklējat to un to, un patiesībā balstoties to, ko jūs teicāt, ka jums ir tas un tas un tas, mēs jums varam piedāvāt to un to. Tas ieguldījums tajā ir apmēram, 2000. Kā tas izklausās? Viss, mēs prezentējam produktu verbāli, mutiski. Mēs nesūtām piedāvājumus pa labi, pa kreisi, nesūtām tos PDF-us nolādētos. Tieciet no viņiem vaļā. Pazvanāt klientam un prezentēt. Jo, kad jūs prezentējat telefoniski, jūs dzirdat uzreiz viņa reakciju. Jūs dzirdat, vai tas viņam vispār ir pa kabatai. Jūs dzirdat, vai viņam tas patīk. Ja viņam kaut kas nepatīk, jūs to uzreiz varat pielāgot, risināt, darīt, rīkoties un mēģināt pārdot. PDF sūtīšana nav pārdošana. Šito te daudziem ir grūti saprast. Tātad es jums pastāstīšu, es veicu eksperimentu. Es veicu eksperimentu, nesen uztaisīšu atsevišķu video par to, bet tīri vienkārši pateikšu. Es nosūtīju pieprasījumus 20 uzņēmumiem. Atzvanīja man labi, ja kaut kāda, 20-30%. Un no tiem man tur lielākā daļa vienkārši atsūtīja piedāvājumu. Daži vispār neatzvanīja, daži vienkārši atsūtīja piedāvājumu, daži atzvanīja un tad atsūtīja piedāvājumu. Neviens reāli nemēģina pārdot. Nu, nav pārdevēji, tie ir pasūtījumi pieņēmēji lielākoties. Un ja tu šo te skaties un tu dari tieši tāpat, pārtrauc to ar šodienu. Pārtrauc sūtīt piedāvājumus. Zvani atpakaļ klientam un prezentē uz mutiski. Un tikai tad, kad tu mutiski esi vienojies, un viņš saka, jā, klausies, un tas izklausās labi, jā, šitas man derēs, tas man derēs, cena apmierina, viss super, jā. Klausies, nu tad man tur, no sērijas, viņš nevar uzreiz pirkt, lai arī kāda apstākļa iemesla dēļ, ja tu darījumu nevar noslēgt uzreiz un nosūtīt līgumu vai rēķinu.
tad mēs varam to visu, tad mēs varam nosūtīt vēlreiz to visu rakstiski e-pastā. Jo tad mēs esam jau verbāli dabūjuši piekrišanu, ka šis te strādā, šis te dara. Jo, ja mēs nosūtīsim PDF-u, viss, kas būs, mēs cīnīsimies par cenu. Kas notiek, kad klients saņem PDF-iņu? Viņš noskrolē lejā, pastāst cena, par 1000 dārāk nekā citur. Klikt, viss. Un tad neceļ. Lūk, tāpēc aizmirstiet par PDF sūtīšanas kultūru. Nu, nav tā pārdošana. Sūtīt e-pastu visiem pa labi, pa kreisi ar piedāvājumiem un cerēt, ka kāds nopirks, nav pārdošana. Tā ir pasūtījuma pieņemšana. Mēs vienkārši izsūtām piedāvājumus, kaut kāda daļa nopirks vienmēr, un tas ir neizbēgami, bet tā nav pārdošana. Tad mēs vienmēr atzvanām klientam, prezentējam piedāvājumu mutiski, saprotam, kas ir par iebildumiem, vai par dārgu, vai par lētu, vai pielāgot, vai patīk, vai nepatīk, kāpēc, un tam līdzīgi. Ja? Un tikai tad, kad mums ir 100% viņa piekrišana, jā, ok, šis izklausās labi, un tad mēs varam jau vai nu slēgt darījumu, vai nu vēlreiz nosūtīt rakstiski. Lūk, tāpēc, lūdzu, aizmirsti par piedāvājumiem. Un viena būtiska piezīme. Ja klients tev saka, piemēram, jūs esat tajā pirmajā sarunā, kad viņam atzvan uz to pieprasījumu, izrunājuši visu, un viņš saka, jā, nosūt man tad e-pastā piedāvājumu. Ja? Tad šeit mēs varēsim sakam, jā, to pavisam noteikti izdarīšu. Ja? Patiesībā vienkārši man ir būtiski būtu jums pārzināt un izstāstīt dažas detaļas, lai tiešām tas piedāvājums būtu pareizais tieši priekš jums. Un tad mēs vienkārši tādā veidā dabūjam piekrišanu uz to, ka mēs zvanīsim. Un, piemēram, arī, ja jūs tajā otrajā sarunā tur viņu prezentējat to savu produktu, un viņš saka, jā, labi, atsūt piedāvājumu e-pastā uzreiz. Tad, ko mēs darām, ir sakam, jā, nav problēma, es tūlīt pat nosūtīšu pēc mūsu sarunas visu jums e-pastā, lai jūs tiešām varat apskatīt un padomāties. Ja? Padomāt. Sakiet, lūdzu, ko jūs tieši gribētu, lai es ielieku tajā e-pastā tiešām, lai es tiešām neko neaizmirstu. Un to. Ja? Vai, piemēram, jā, es nav problēmas, es nosūtīšu jums e-pastu, lai es tiešām varat apskatīt. Kā jums, bet pirms es to daru, kā vispār izklausās tas, ko es jums tikko teicu? Tā varētu būt jums īsta atbilde. Un tad viņš saka, jā, nē, es nezinu, jāpaskatās. Ja, mēs jau redzam, ka viņš nav pārliecināts, tāpēc mums nav jēga vispār sūtīt to PDF-u. Tā ir izniekots laiks jūsu. Tāpēc mums ir jādabūna tas, ka viņš vispār verbāli piekrīt, jā, tas izklausās labi, šis ir super, un tad, ja mēs nevaram slēgt līgumu, tikai tad sūtam. Ja? Ceru, ka bija noderīgi aizmirst par PDF sūtīšanu, tos mēs darām tikai galējas nepieciešamības galīgas nepieciešamības vajadzībā, rezultātā. Jūs sapratāt, ja? Ja jūs gribat uzzināt un iemācīties pārdot labāk, vairāk, efektīvāk, aprakstā ir links pārdošanas apmācību platformu par niecīgu ieguldījumu. Tu vari iemācīties pārdot daudz labāk nekā tavu konkurentu. Spied uz linku, pievienojies. Čau!